Nu, hello YouTube. Beidzot sāksim video pa Aerox. Pagaidām viņš šitā stāv. Reku, te ir visas plasmasas. Šitā ir nogruntēta. Man liekas, es jau biju rādījis kaut kādā video. Reku, vēl viena nogruntēta. Tā. Karoči, pa Aeroxu. Es tūlīt braucu pakaļ naudai. Mēs braucam ar Miku uz Jelgavu. Mēs pērkam ģeneratoru, CDI, dīzes, nu, karoči, detaļas mēs pērkam. Mēs paņemu naudu, lai beidzot Aerox ietu. Un tad mēs liekam visu kopā. Un tad jau skatīsies, jāmeklē, karoči, dzirkstavu. Reku ģeneratora vadi. Tādai baigi smukie, vai ne? Rekur ir svece. Sveces mēs pērkam. Gan Aeroxam šito īso, gan manējam es nopirkšu sveci. Nu, plasmasas tas būs pēc tam. Galvenais mēs šobrīd, pa šodienu gribam mēs viņu dabūt pie dzīvības atpakaļ. Lai varētu beidzot braukāt, viņš reāli stāvējis no 1. māja bez dzirkstevs. Šodien ir, man liekas, 5. augusts, kad es sāku filmēt. Nezinu, kad video iznāks, centīšos pēc iespējas ātrāk visu darīt. Tā, kas vēl būtu jānopērk? Antifrīzu mēs gan jau nopirksim. Un vēl vajadzēs, laikam, noņemt nost cilindram galvu, jo tā kā tur bija ūdens iekšā antifrīzu vietā. Es pieļauju to, ka tur cilindrā visur apkārt, tur, kur dzesējis, tur varētu būt rūsa, to visu vajadzētu iztīrīt, jo viņš, tad, kad uzsilst, viņš riktīgo spiedienu taisa. Un šitā atgaisošanas trubiņa, kas reku šitā te ir, viņa jau ir uzsprāgus kādas 4 reizes, vienkārši braukājot. Mums te Olēnē ir ķipā karjera. Mēs bijām braukuši ar Miku 2-3. Es ar savējo, Miks ar Roksu un ar Čainu Valters brauca. Un, karoči, mēs aizbraucam līdz karjerai un vienkārši tā trubiņa uzsprāga. Mums jau no sākuma likās, ka aķīts sāka degt. Ķipa baigā slodze viņam bija. Bet tas nebija aķīts, tā bija tā trubiņa. Un tas vispār baigi paveicās, ka tas nebija aķīts, jo reāli tad būtu galīgā pakaļā. Bet nu labi, detaļas es domāju, ka es pēc tam parādīšu. Nu, paļubom, ka es parādīšu, nav jau variants. Būs jāparāda visu, ko mēs nopērkam. Nu, galvenais, kas mums būs kājiņa. Vienīgi tāda problēma, ka te rekur viss ir bijis metināts. Tur vajadzēs fleksēt nost to visu figņu. Nu labi, šitos sānos, tie metinājumi, kas reku te visur apkārt, viss ir metināts, tā kājiņa nolūza nost. Vienkārši stāvot nolūza nost. Vienu dienu nāk uz garažu, skatos, Aerox ir pilnīgi gar zemi gandrīz vai. Kājiņa, ceļu augšā kājiņa vienkārši aizlidoja. Jo tur iepriekšējais īpašnieks, es tā saprotu, ka bija vienkārši piemetinājis kājiņu no kaut kāda cita rollera. Bet nu labi, tā ir figņa pilnīgākā. Tur nav problēma nofleksēt nost, uzliekam mēs kājiņu. Un tad tālāk skatīsimies. Bet nu, vismaz sāksies beidzot video pa Aerox. Benzīnu nopirksim. Karoči visu kā vajag, to mēs darīsim tagad tā, lai viņš beidzot iet. Lai Miks var braukāt, viņš jau visu laiku raud, kad neiet Aerox, vajag sataisīt. Nu, tad beidzot šodien pirmdienā mēs braucam pērkam detaļas. Es ceru, ka pa šodienu mēs saliksim visu tā, lai viņš iet vismaz. Plasmas tas ir vispār sīkums pilnīgākais, jo vēl jāizdomā, kādā krāsā mēs viņu taisam. Reku, nu, šito krāsu visi atcerās, es tā domāju, tie, kas skatījās iepriekšējos video. To mēs visu pulēsim nost, gruntējam, nu, taisīsim viņu pa smuko, karoči. Tā kā tā, tūlīt uzsild rolleri, brauc pakaļ naudai. Un tad jau mēs bliežam uz Jelgavu, uz motoveikalu. Hello. Paņēmām fleksi. Te ir dafiga ģeneratori. Rekur ir kaut kur... Rekur ir tas ģenerators, kuru mēs nopirkām. Viņš neder. Viņu rītā vedīsim atpakaļ. Mums ir vēl citi ģeneratori mums atveda. Karoči, nopirkām mēs kājiņu, nopirkām mēs magnēta novilcēju, kurš arī nedara. Nopirkām ģeneratoru to, CDI, Miks ēdīs Roltonu.
Nu, tagad cik ir pulkstenis, kaut kādi 7, laikam, 7:30 varbūt. Fleksies paņēmu no servisa tā, lai nofleksētu. Reku šitam kājiņa nost, lai varētu beidzot kājiņu pielikt. To Miks nofleksēs, Miks paēdīs, Miks kārtīgi pastrādās visu dienu. Visu, cik ir palicis no dienas. Rītā jātais golfs. Nu, rītā mēs servisā golfu taisīsim. Karoči jautri video gan jau būs kaut kāda, gan jau pēc kādām 3 nedēļām tikai. Būs, bļaļ, kaut kāds 15 minūtes atkal, ja? Nezinu. Cik normāli ir ilgi? Kas? Cik normāli ir ilgi? Es nezinu, parasti kāds 10-15 minūtes. Nu labi, vienalga. Reku šitais it kā ģenerators mums varētu derēt. Pēc idejas viņš šitā te iet virsū, tāpat kā oriģinālais, kur reku šitais te mums stāvēja virsū. Smukumiņš 1, smukumiņš 2, smukumiņš 3. Nezinu, rādīja, nerādīja, man īsti vienalga vēlreiz var parādīt. Bet, ja blakus saliekot, viņi ir pilnīgi vienādi. Šitais vienkārši ir netīrāks. Šitiem varbūt vienkārši ir plāksnīte jauna un viss. Tas neko nemaina. Tā kā tā, liksim šito virsū, liksim šito nē, šito nē. Nē. Kur ir? Karoči magnētu, reku tur. To, kas tur stāv. To mēs liekam virsū. Tomā mums ir ģeneratori. Jā, paldies Tomam. Dafiga magnēti, testeris, ģeneratori. Karoči, pilni ir sa prieku. Vai bēdām? Roltoniņi, garažā, viss kā vajag. Nā, jāiet strādāt. Kad mūzika. Jā, bļaļ. Kaimiņi laikam jūka prātā tur. Bet labi, kaiņa ir uzlikta. Mūzika skan kaimiņiem. Tagad mēs ņemam ģeneratoru. Liekam virsū ģeneratoru. Savienosim visu. Neko vairāk tālāk neliksim klāt. Piedarbinam, ja viss aiziet. Jā. Jā, aiziet. Nu, nav varianti. Nav varianti. Nav varianti, jāiet. Jā. Un tad, ja ies, tad mēs liekam dzesēšanu, uzliekam beņķi un mēs braucam braukāt. Jā, tā mūzika beig labā ir. Apsēdams, kur tie ir? Un šitie pirmie. Viņš jau bija pirms viņiem dos. Nu, kāds šķirbi. Un dai, aizdod čeko. Mega cool transitions būs. Gribi redzēt šo? Skaties. Mega cool. Mēs tagad daram šā. Viss aizdedz virsū. Mega cool transitions. Jā, nepagaidīt 3 dienas. Nu, nē, tikai dažas stundas. Karoči, visu savienojam, dzirksteli ir, atslēga strādā pretēji. Karoči, viss tā kā Eiroksam vajag. Benzīnu tikko ielēju, bišķīt litru. Bišķīt. Uzliksim beņķi, izmetīsim līkumu, ielējam antifrīzu. Nav antifrīzu. Ir antifrīzu. Lādu gabaliņu. Un viss, un brauksim tāda, čekojot, reku. Izslēdzam ārā atslēgu, reku atslēgu, nafig. Mums viņu nevajag. Nu, karoči, var pielaist. Bez atslēgas. Jo atslēga nevajag. Atslēga ir priekš pusījiem. Mums vajag atslēgu, lai izslēgtu. Nu, jā, atslēga tikai, lai izslēgtu ārā. Ja pat tad, kad ir ieslēgts, tad ir izslēgts, un tad, kad ir izslēgts, tad ir ieslēgts. Tieši tā. Tā viņam. Projekts, neprojekts. Nu? Roksam saka tā. Viss. Eiroksu mēs pārdodam. Izpūtais ir, motors ir, bremzes ir, benzīns ir, vadi ir. Nu, karoči, viss, ko dzīvē vajag, ir. Kājiņi ir. Mēs tagad liksim plasmas virsū, un tad vedīsim prom. Kur tu jau brauks, jau tik? Very good. Šitās plasmas mēs liekam virsū. Beņķi liekam virsū. Tumbiņu liekam virsū. Tikko no Rīgas atbraucām ar rolleri bijām Rīgā. Kāpēc mēs nebrauc uz Somiju pie mums?
Ha? Neviens neaizbrauc uz Fominu. Jā, uz Fominu visiem uzmetēja, Gulbenē bija. Nu labi, nekas piedosim šoreiz. Nākamreiz gan nē. Labi, gan jau vēl aizbrauks. Varat ņemt arī šito prom. Jā, čainu arī, ja kāds grib, 350. Nolaidīšu cenu no 400. Jā, tu neesi īpašnieks, brauc. Nu, man, Tā man pohi. nav mana problēma. Ne? Jāsaka Pudels to. nāk līdz. Jā, viss pudeles nāk bonusā. Tā, kas vēl? Galdu jāsakārto. Karoči garaža jāsakārto. Miks jāsakārto. Eiroks jāsaliek. Nu, viss. Ja pa 5 mēs braucam, tagad ir cik? Tagad ir pus 3. Kā redzēs zipu. Pus 3 tagad ir. Varbūt. Nu, karoči saliksim līdz 5 visu. Un tad tālāk nofilmēšu. Tu nofilmēs kādu zipu ņemam. Jā, bļa. Eiroks nav. Nav. Viss pārdevām. Nav eiroks. Gaidat nākamo. Jā, Viņi kā redzēsiet. kaut kādu. Varbūt. Varbūt nē. Varbūt jā. Somiņa. Lampiņas. Mika. Hello. Hello. Karoči. Ja kādam vajag uz mina horu C16 City un stūre. Tas arī smināri. Arī mināram, jā. Noteikti. Nē, ja kādam vajag nopietni, var uzrakstīt. Cenu privāti pateikšu. Ja? Labi, viss. Lai. No? Jā, taifuns. Nav zips. Nav. Ir taifuns. Let's go. Mēs braucam. 40 km atpakaļ uz Olaini. Kur mēs bijām? Kur mēs bijām? Kuldīgā. Kuldīgā. Nu nekas. Labi, vēlāk jāparāda. Šitie pat normāli darbojās. Hello. Tev, nē, nav. Labi. Kāpēc saims nav? Baterija jāmaina. Tipu šodien? Tur aizmugurē. Vai uzgādā. Nu. Nu viss. Taifuns ir pie mums. Nu jā, plasmasu mēs noņēmām. Sīkāk tūlīt pastāstīšu visu, kas viņam ir, kas nav, kas jātaisa, ko tur var noslinkot. Doķi pārrakstīti. Hyper 2. Nu, karoči, motors tā kā man. Es tikko biju izbrauc līkumu. Bišķīt gribējās pabraukāt. Prikols tāds, tikko izstūmām ārā no busa. Nu labi, tikko, nē, tagad jau ir kaut kādi 11 laikam. Mēs izstūmām ārā no busa, Miks izbrauc līkumu. Es viņam saku, nu davai iedod man arī izbraukt līkumu, beidzot tādu normālu. Ķip šitam pa garažām, tur un atpakaļ. Nu jā, izbrauc. Nu viss, benzīns beidzās. Tā kā tāds prikols. Nu, rekur pa defektiem tagad varu pateikt. Šitā plasmasa salauzta, ķipa salauzta, nesalausta. Nu jā. Varbūt arī nē. Nu, viņa laikam ir salauzta kaut kur. Nezinu kur, bet viņa rekur ir. Nē, nu ķipa visi vesels, vienkārši nebija piest. Nu labi, vispār ideāli. Labi, viss. Minusā viens darbiņš. Reku spogulis vēl viens bija. Nafig mums ir spoguļus. Nevajag. Labi, tas ir viens. Tālāk, kas ir bagažnieks, taisās vienkārši vaļā, jo rekur šeit ir salauztas stiprinājumi. Nu, metāliņš tāds ķipa nāk. Es domāju, te prosto ar skrūvi kaut kādu ieskrūvēt iekšā. Nu, reku te viņš fiksējas. Bet es vēl nezinu, vai šitā viss sistēma strādā. Izskatās, ka nē. Ai, nu kāda starpība. Labi, tas ir otrs defekts, tā kā, nu, ka bagažnieks prosti tāds ir. Tālāk, kas tur vēl bija? Man liekas, nu, plasmasa. Reku šitiem te ir ieplaisājusi. Reku tur apakšā šeit.
Tā. Nu, tipa salauz, jo sīkais kaut kāds braukāja, nolikās. Nu, tad, kad mēs viņam zvanījām, tam pircējiem, viņš teica, ka tur plasmas tā riktīgi saplēst, viss bēdīgi ir. Atbraucam, viņš reāli ideālā stāvoklī gandrīz. Nu, reāli sīkumi viņam ir. Tas ir, sanāk, 3. Kas vēl, nu, vēl, ķipa, spidometrs. Jā, spidometrs nerāda, trosītu vajadzēs nomainīt. Līdz spidometram nomainīsim trosīti kaut kad. Un pats lielākais brīnums bija šitais ar atslēgu. Tur ir līmēts jau. Jā, atslēga nāk ārā šitā. Bet viņa strādā. Reku, ieliekam iekšā, pagriežam, reku viss iedegās, izslēdzam. Kroči, viss panelī strādā, izņemot šito laiku. Es zinu, ka viņiem nāk baterijas, bet tad ir viss spidometrs jājaut vaļā. Es domāju, nafik to laiku nevajag. Pagriezieni visi strādā, lampas strādā. Reku, ieslēdzam, nu labi, priekšā tagad neredzēs tos pagriezienus, bet reku, aizmugurē mirgu, ieslēdzam otru. Mirgu. Izslēdzam ārā. Tā kā tā. Reku, te ir slēdzītas lampām, nu, bet tas ir tikai tad, kad iedarbināts. Elektriskais starters strādā, tālie strādā, tuvie strādā. Reku, bremzes deg, priekšējās piespiežam aizmugurējās. Un reku, viss deg. Ideāli, nu reāli, nu. Nopirkām mēs viņu pa 500. Nu, es domāju, tas ir labāk nekā tas, kas mums bija, tas Eiroks. Tā kā, nu, tas ir pa lielam viss. Gan jau filmēsim tagad video ar šito, visādus prikols taisīsim. Nu jā, nu tā priekš, nu, sīkumi vien ir tikai. Neviena garažā nav, es te viens pats esmu. Tā kā tā, nu labi, nu tāds jums pārsteigums tagad YouTube'am, blin. Tā kā gaidat video tagad pat iPhone, nu varbūt arī manējais kaut kad būs, ja kaut kas viņam notiks, cerams, nē. Vēl izpūtais joprojām ir. Nu es jau ne, nu labi. Nu izpūtais gan jau vēl ilgi būs. Miks teica pa sotaku, ķipu. Bet viņš ir rekur šeit metināts. Mēs nemetinājām to iepriekš, jau metināja. Nu vizuāli, jā, ir aprūsējis. Un te ir buktīte. Nu, pa lielam ķipa viss stiprinājums ir. Flancis ir, atspers ir. Blīve gan nav. Mēs bez blīves braukājām. Lielāko daļu. Nu tā kā tā, ja kādam vajag droši rakstīt lohu servisā, man privāti, Mikam privāti, vienalga kam. Ja interesē, pa 100, nu es domāju runājam tā cena. Jo tas jau nav mans, tas ir Mika izpūtais. Tā kā tā. Nu labi, viss, gaidat citus video.